Nu, sveiciens no laukiem visiem. Pilsētnieks joprojām laukos pie upes. Gaida Ziemassvētkus un jauno gadu. Vakar izdevās interesants gadījums. Tepat Valles veikalā. Sākām dzīt kaut kādu humoriņu, līdz meitenes nonāca, ka salatēts varētu būt es pats, jo mana sirma vārda paudzēt garāk un būtu forši. Es atkal pārfrāzēju to, ka jebkurš var kļūt par salatēti. Gal galā sev uzdāvināt kaut ko foršu, kas mainīs visu mūsu dzīvi. Kā jauno gadu sagaidīsi, tā ar viņu pavadīsi. Respektīvi, man ir interesants, varētu teikt, pat komerciāls piedāvājums jums, kas varētu interesēt gan turīgus privātpersonas, gan arī uzņēmums. Galu galā gads iet uz beigām, vēl paspēt var kaut ko paķert, lai mazāk nodokļi būtu jāmaksā gada beigās. Lūk. Vairāki cilvēki man šo 3 gadu laikā, kā es šeit dzīvoju, periodiski uzdod jautājumu, vai nav kaut kāds līdzīgs manam privāti īpašums, kuru varētu nopirkt un pārvākties arī uz laukiem. Nē, es vienīgais tā domāju, ka laukos ir mierīgāk nekā pilsētā. Līdz ar to nebija nekas, ko piedāvāt, un arī īpaši neinteresējos. Bet te ir pienācis mirklis, ka es esmu, kā teikt, pietiekami jau sapazinies ar vietējiem cilvēkiem, un viens no puišiem man piedāvāja, varbūt es varu palīdzēt, kā teikt, realizēt vienu privātu īpašumu, kas, manuprāt, ir ļoti atbilstošs visam, ko es pirmīt teicu, gan turīgām privātpersonām, gan pat uzņēmumiem. Dodamies nelielā ekskursijā uz Bārbeli, netālu esošo, un no turienes, kā teikt, sāksim mūsu apgaitu. Kā rezultātā jūs daudz ko sapratīsiet, pa ko es tagad stāstu. Aiziet! Bārbele ir simpātiski apdzīvota vieta, kaut kāda 70 km no Rīgas, starp Skaistkalni un Vecumniekiem, un, kā teikt, foršs ceļš uz galvaspilsētu. Bet mēs griežamies nost no ceļa un dodamies prom no apdzīvotām vietām uz to vietu, pa kuru es jums gribu pastāstīt. Ceļi ir daudzi, dažādi, jo apkārt ir meži, kas pieder Latvijas valsts mežiem, kuri ir sataisījuši ceļu. Un reku šeku, īpaši ilgi nebraucot, mēs esam piebraukuši jau tālumā, redzam šo te simpātisko, vēsturisko sarkano ēku. Kurš gan negribētu dzīvot kuplā meža malā? Ej realizēt to ideju. Bet te ir variants. Jā, mežs tiešām ir skaists, zaļš, biezs, bet labāk jau pacelsimies gaisā un aplidosim īpašumu un nedaudz paskatīsimies no augšas, no putna lidojuma. Proti, visa kopējā platība ir gandrīz 2 hektāri zemes, tas ir 1,75 precīzāk. Pilnīgi pēc sevis zinu, kad pietiekošs daudzums, lai varētu gan turēt aitas, gan kādu dārzu iekopt. Tātad 2,8 km tikai no Bārbeles, prom no civilizācijas gluži nav. Arī kaimiņš ir kaut kādu kilometru attālumā, gluži viens jūs tur nebūsiet. Tātad ir apkārt skaists mežs. Daži 100 metru attālumā ir arī upe. Meža ielokā stāv sena māja. Tā ir vēsturiska māja, 1800 apmēram 80. gadā būvēta, 270 kvadrātmetru liela māja. Ar daudzām istabām. Mājā, protams, ir jātais remonts, jāparprojektē, bet no viņas var iznākt kaut kas ļoti skaists. Plus visam ir tas, kad ir klāt elektrība, ir arī ūdensaka, ir arī, kā es teicu, ceļi. Pašai mājai otrajā stāvā ir vēl milzīga bēniņa telpa, kur arī var pārbūvēt par dzīvojamo telpu. Ja kādam ir pamaz 270 kvadrātmetri, otrajā stāvā ir vēl 200 kvadrātmetri. Proti, te jau es vairāk velku uz uzņēmumiem, kas varbūt gribētu tur iekārtot viesnīcu vai kaut kādu lauku rezidenci savai firmai. Kā ķirsīts uz tortes ir manteļu skurstenis. Tādu kādreiz 16., 17., 18. gadsimtā būvēja Latvijas pilīs. Tā ir apakša tā kā liela telpa, kurā var gan kurināt visu māju, gan arī kūpināt daudz ko. Un uz augšu viņi sašaurinās līdz pārvēršās par skursteni. Ir dažas mājas tādas redzētas,
kuros ir viesunami, nu, šeit ir arī iespēja šo te manteļu skursteni izmantot. Labi un skaisti īpašumi Latvijā kļūst aizvien retāki dabonami par normālām cenām. Nu, zvaniet man, mēģināšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Otrs ir tas, ka es neesmu tālu no šejienes. Līdz ar to, ja kāds, es zinu, arī skatās mani Vācijā, Anglijā, Īrijā, daudz kur un ar domu kādreiz atgriezties apakaļ, varbūt jūs esat iesituši bišķiņu naudiņu un varat sev sākt taisīt sev īpašumu, kur vecumdienās dzīvot, cepuri kuldami. Jebkurā gadījumā es varu uz šejieni atbraukt un pafilmēt un ar video palīdzību jums pastāstīt tās detaļas, kuras jūs varbūt šobrīd arī interesēs. Obligāti nav uzreiz jāskrien šurp, jālido, bet sazināties ar manīm un tālāk jau viss notiks, kā augstākie spēki to būs nolikuši. Veiksmi visiem!